Vispirms šī video es gribēju pareklamēt tādu kanālu kā Labais Puika TV. Viņš filmē visādas pamācības YouTube'ās un veiksā kamtāžu studio bandikamā, kā arī taisa unboxingus, reklamēs citus YouTuberus. Un viņš ir viens no lētajiem latviešiem, kurš liek 3 vai 4 video dienā. Un vēl pēc tam šis nav vienīgais viņa kanāls, tādēļ viņš ir ļoti aktīvs un ieteikts viņu abonēt. Ļoti noderīgas pamācības. Sveiki! Ar jums kopā ar Sonīmen Games. Un mēs šodien spēlēsim Mineplexā. Būs drīz arī Clash of Clans video, tāpēc, kad pāris cilvēku grib viņus. Bet mēs, kā jau teicu, šodien spēlēsim Mineplex Skywars, jo man vajadzētu viņus trenēties vēl labāk. Es vēlētos pateikt, ka, vismaz cik es esmu pamanījis, Mineplex ir, izņemot šo bagu, diezgan daudz bagus ir salabojis, safiksojis. Jā. Jo vismaz šeit vairs visu laiku, protams, man vienreiz bija Skywaros tā, ka es uztaisīju tiltu, lai aiziet uz kādu cita salu, bet tie bloki vienkārši kaut kur pazuda. Tā ka viens viss momentāli, jau kāds viņš tagad norada. Bet, tā lielākoties vispār Mineplexa bagi ir daudz mazāk nekā bija sākumā. Tas ir, protams, Okay. Pix. Bērns tiltuņām arī. Var noderēt. Tā, un kas jums ir otrā? Ok. Tas bija jābūt arī otram. Jā, rekurīt. Opā! Nav slikti. Building block vienmēr noderēs. Oi. Tā. Īstenībā. Daram šitā. Mums ir Iron Pix. Ko? Labi. Piesim, ka tas bija parasts spēks. Tas arī bija milzīgs spēks. Labi. Ok, tagad es domāju, mēs varētu sakārtot savu inventoriju. Tā, negrāms noderēs. Ok. Te nebija arī būti. Nekas. Ja nemaldos, šeit visu dubli. Ok, tagad savācās. Es to var silpt taču? Kas te notiek? Vai tikko kā man pazud Iron Pickaxe? Pagaidīt, ko? Tikko kā pazud Iron Pickaxe. Nē, labi, tomēr ir bug, ko es nebiju pamanījis iepriekš, bet vienalga spēlēju tālāk. Ko tu vari darīt? Jā. Kaut kādā mistiskā veidā man pazudis Iron Pickaxe. Tu esi Iron Sword. Tad iesim. Cīņā pret parazīti. Ok, mums ir Iron Swords. Paliešu kitcheni.
Kiču. Kāpēc man šķiet, ka tad vairāk daudz lido? Nu, jā, gan jau tieši spektēt arī. Tad skatāmies, vai man pazudīs šie bloki, tāpat kā iepriekšējā spēlē notika, vai nepazudīs. Un tas ļoti interesē. As time passes, the world by green... nu jā. Protams, pasaules apbūks lieliski. Ejam pēc čestiem. Tā. Ok, kāds kādu nogalināja, labas ziņas. Labi, nesliktas. Bovs, yeah. Diamond Axe. Solsan mums vajadzēs? Nē, nevajadzēs. Diamond Peaks! Ej, tu nost. Tīklāki. Tā mobizina zīme un tā besī. Ja man tagad Lūkas ir mindplays bug, ka man izmetās pats Diamond Swords. Jo es sapratu, tipa, ja tu paņem no armora nos kaut ko, tad tev no... Wow. Tad tev pazūd, nu, tā kā zopens. Ok, tad es sākšu jaunu Skywāru spēli un tā būšu apakaļ. Tad mēs esam iekšā Skywāru gaidīšanas lobbyjā. Waiting lobbyjā. Ok, nu vienalga. Click NPC turret un te help. Šeit, kā jau es teicu, kad man paslīdināts uz PI, ka šeit, nu, tā kā nav nekas, kas, nu, gandrīz vai nekas nav, kas ir uz datora. Jo uz datori, opā, man patīk. Tā. Labi česti sākumā, tas ir labi. Es domāju, tāpat kā mums tāpat kā iepriekšreiz savācam vairāk kaut ko un tad iesim kaut kur citur. Stonu mums vajadzēs. Ja viņam atkal būs silk, tad... Es domāju, ka nākamreiz, kad es filmēšu Skywars, būs jāiet Hypixelī. Mindplays tā bago... Nu, what? Ok, pēc pusstundas viņš būs noņēmies. Tad, kamēr šitie aironi... Jā. Lieliski. Kamēr mēs savāksim jau vūdu, jā, man ir ideja. Vismaz te vūdu var savākt. Un tad mēs varētu iet tur. Bet tomēr arī sagatavosim. Mistiski pazuda pickaxe stone. Atkal. Nu, ko? Kā jūs redzat, Mindplaysā pazūd pašas lietas Skywāros. Neno kā, vienkārši pazūd. Brutāli. Jums viņas kāds atņem, vai man nav nejausmas, bet es saku kā faktu, ka šeit, jā, Mindplaysā PI jums pazūd lietas. Kas ir stulbi. Iron Picks, Diamond Chestplate'iņš. Kaudz ar aroviem. Cik mums nav building bloki. Nu, Solsan nav tas labākais building bloks, bet... Ak, Dievs, tik grūti ar MCP kauties. Kāds viņam knowbacks bija? Ko? Vai jūs redzējāt to knowbacku? Paga, Flamingai viņš sauc, vai ne? Tas bija šitajā, ja nemaldos. Nē.
Tā. Kur ir Flaminga? Es gribētu redzēt, kā... Man šķiet, viņam bija knowback kaut kādi. Tā, meklējam viņu. Vai arī nē, man labāk ideja neņemsimies. Nu lūdzu. Kas tur ir? Vai? Un tad mēs esam trešajā, kas būs pēdējā Skyward spēle. Es atvainojos, ja jūs kaut ko dzirdējāt. Ja es to varēšu izdarīt, protams, izdarīšu, bet ja nevarēs, tiešām atvainojos, ka jūs kaut ko dzirdējāt. Visticamāk, jo, jā. Tas bija tāds maziņš video fails, bet es dēļ tā negrasos beigt visu video, ko es pašlaik esmu filmējis. Tad jau labāk tā, nekā jūs tagad neesmu mājās, kuras varētu Sony Vegasā paņemt un to vienkārši izgriezt. Tas man būtu jādara uz telefona. Bet uz telefonu, cik es zinu, nav tādas programmas. Nē, ir, bet tad rādās tie tur watermarki, ko es arī negribu. Piemēram, KineMaster vai Viva Video. Ir daudz, bet kaut kā negribās tos watermarkus, viņi besī. Ja pagaid, nē, labāk šitā te. Ok. Safe. Super Throwing TNT ir savākts. Apsveicām. Tā, ok, mums tagad vajag jūsu party to play friends. Jā, varbūt es kādreiz arī ar friendiem spēlēšu. Bet nezinu vēl. Tā. Ejam kraftot svordu. Ielaidīsim šeit. Un sakārtosim inventoriju. Tad, ko mums vajadzēs? Tracking kompas noteikti mums vajadzēs šeit. Jā. Armor mums noteikti vajadzēs uzvilkt. Building blokus mums vajadzēs šeit. Var direkt redz, ka kaut kas pazudīs, bet tas tā. Snowballs mums vajag šeit. Tā, ēdienu un ēdienu. Un es domāju, tas būs arī viss. Tā, pagaies varbūt ātri uzlikšu pauzi. Es tad uzlikšu pauzi. Un tad es būšu pakaļ. Un nepagāja ne 5 sekundes, man nav vārds, kā es uzliku pauzi. Tā kā, jā, es ļoti vēlētos tā kā spēlēt daudz Skywardus, ietrenēties labāk spēlēt, daudz labāk spēlēt. Man tā kā ir mērķis ļoti, ļoti labi spēlēt. Pagaidiet, redziet, tas Hacker 3000 nogalinās pārsvarā visu. Tā kā viņš vienkārši rašo pa Ailandiem. Šoreiz pagaidīšu. Jā, pagaidiet, visus ir novācis Hacker. Nē, labi, nē, arī nē, Monkey. Cik vispār te vēl palikuši? 3. Ok, pagaidīsim. Šitas te pagaidīsim. Tad es dabūšu zemus un tad viss jau tūlīt tas Hacker 3000 viņa kad uzvarēs. Es domāju. Un tad... Bet tas šim video bija viss. Wow. Labi, ar jums kopā bija Sony Man Games. Tiekamies citos video. Un tā. Jā, 10 gem mums iedeva.